Vai tu esi dzirdējis tādu savienojumu kā QT, jeb latviski viņš sauktos kvantitīvā sasprindzināšana? Fed iepriekšējā FOMO mītiņā 29. novembrī paziņoja par to, ka viņi 1. decembrī beigs šo te QT, jeb šo kvantitīvo sasprindzināšanu. Ko tas fiziski nozīmē? Tas nozīmē to, ka viņi beigs pārdot savus aktīvus. Un, ja mēs paskatītos Federālo rezerves balans šītu, tad viņi šo grafiku visu laiku pārdod. Un tajā brīdī, ja mēs liekam kopā ar tirgu, tad, kad viņi sāk pirkt aktīvus, pretēji darīt, tad tieši arī kriptotirgus sāk pieaugt, un ne tikai kriptotirgus, bet arī citi tirgi sāk augt, un šī ir laba zīme, ja? Un ja 1. decembrī nav jau teikts, ka Federālā rezerve sāks pirkt aktīvus, bet viņi noteikti to darīs kaut kādā laika posmā, un tas varētu iedot tādu noteikti vienu no lietām, ko mēs arī kripto numur 1 esam teikuši šo te altsezonu. Tāpat brīvdienās Federālā rezerve banku sistēmā iepludināja 29,5 miljardus ASV dolāru. Vai tas ir tikai ekonomikas stimulēšanai vai banku darbības palīdzēšanai, to arī uzzināsim noteikti laika gaitā. Un tāpatās brīvdienās oficiāli Baltais nams bija izlicis press relīzi par to, ka ir panākt vienošanās ar Ķīnu.